prieks tevi redzēt. Labdien visiem! Labdien visiem, kas pievienojās mūsu sarunai ar Ingu. Un šī saruna būs par Līlu, par transformācijas un pašapziņas spēli, kurā ejot var iegūt atbildes par savu patieso dvēseles ceļu un ko un kā dzīvē darīt. Bet par to mēs ar Ingu parunāsim. Bet pirms mēs sākam ķerties klāt sarunai un ienirstam tajā, tad stādamies priekšā, lai cilvēkiem ir priekšstats, ar ko tad ir stāsts. Es varbūt sākšu pirmā, kā nama māte. Tā kā, jā, es esmu Ilze Karlāne. Es 18 gadus jau esmu coachingā. Tas ir man tāds viens liels un pamatīgs palīgs bijis gan visus iepriekšējos gadus strādājot korporatīvajā vidē, gan arī šobrīd Līlā, jo tas palīdz cilvēkiem vairāk atvērties un es caur šo instrumentu varu cilvēkiem uzdot jautājumus, sajust un pat sadzirdēt vai sāredzēt to, ko cilvēks noklusē. Arī tā ir kompetence, ko es esmu atvērusi sevī caur coachingu. Vēl es esmu meistara līmenī laika līniju dziedināšanā, kur mēs varam iet uz pagātni un dziedināt pagātnes notikumus, kuri mūs ietekmē šodienā, un lai tas mūs neietekmē, es domāju, vairāk tādā destruktīvā kontekstā, tad mēs varam aiziet un dziedināt pagātnes notikumus. Un tad šodien es stāstu par Līlu, un Līla jau ir vairākus gadus manā dzīvē, un tur ir ko rakt, kā saka man viens kolēģis, kurš jau 15 gadus vada Līlu, tā kā daudz mācos, pie kādiem 4-5 pasniedzējiem esmu mācījusies, un caur katru gan pasniedzēju, gan katru no jums, kas atnāk uz spēli, arvien dziļāk un dziļāk es ieraugu tos lielos Līlas slāņus un tās iespējas, ko cilvēki saredz un cilvēki atver sevi. Un jā, lai būtu patiesi priekš sevis. Kāds ir vairāk noguris, kāds ir kādam neiet finanses vai attiecības, vai ir krustcelēs. Ļoti daudz iespēju, ļoti daudziem jautājumiem cilvēki nāk. Labi, bet lai es neizplūstu, tad tas ir īsumā ļoti, ļoti īsi par mani. Un Inga par sevi. Prieks tev redzēt pirmām kārtām jau. Visu pārējos, kas arī klausās un skatās, ceru, ka jums būs iedvesmojuši šī saruna. Nedaudz par mani. Es esmu Inga Raciņa, esmu neirografikas instruktore, un man patīk transformēt savu prātu visu caur neirografiku. Neirografika ir metode caur zīmēšanu, zīmējot radu savu realitāti. Lūk, un strādāju arī citiem klientiem un ar sevi ļoti daudz un ar ģimeni, un šajā transformācijas ceļā ejot, es ik pa laikam dzirdēju par spēli Līla. Visu laiku kaut kur aizķirās, kaut kas ir. Un vēlējos izmēģināt jau labu laiku, bet kaut kā nesanāca. Kaut kas neuzrunāja, kaut kas nepatika, laiks nesakrita. Un tad es satiku burvīgo Ilzi. Bet pirmo reizi mums nesanāca viss, jo tur viss kaut kas notika, atcīmredzot nevajadzēja. Un es sapratu, ka es vēlos saprast sevi, vai es eju pareizo ceļu, vai tas ir līdz galam mans, jo man tas neirografika man patīk ļoti, tā kā līdz sirds dziļumiem. Es gribēju paskatīties no citas puses, vai tas ir tiešām tas īstais ceļš, jo var teikt daudz ko, bet gribēju saprast. Lūk, un tā es nokļuvu pie Ilzes un nemirkli nenožēloju, jo man patika, kā tu visu pastāstīji, kā tu visu no visām pusēm ievadīji tajā procesā. Un atcīmredzot, tāpēc es tik ilgi arī ne pie viena cita neaizgāju, jo man vajadzēja to dziļo pieeju, to spēcīgo, kad ir dziļi. Paldies tev, mīļā. Tu sāc jau ar komplimentiem sarunas sākumā, kā mēs tiksim līdz galam. Jā, tiešām liela pateicība. Jā, runājot par mani, man vienmēr ir paticis dziļums. Vienalga, vai es strādāju ar coachingā, es saku, milzīgiem lielajiem
Latvijas uzņēmumiem vai ar laika līnijām vai tagad Līlā. Man patīk tas dziļums. Un es gribu, lai katrs mēs nokļūstam līdz sevi patiesajām, bet to nevar bez dziļuma. To nevar nekādu bez dziļuma. Un jā, paldies tev liels. Nu ko, bet padalies, kā tev gāja? Kā tev gāja Līlā? Nirstam iekšā pašā procesā. Jā, maziņas tehniskas nianses. Šī jau ir 5. saruna ar tiem, kas ir izspēlējuši Līlu un kas piekrīt šai sarunai, jo saprotiet, šis ir ļoti privāts process, ļoti personisks process, un arī es aicinu savus sarunu biedrus dalīties ar tām lietām, cik jūs esat gatavi dalīties, un būs kaut kādas lietas, ko Inga varēs padalīties, un būs kaut kādas varbūt lietas, kas paliks aizkadrā. Un tas mums ir jāpieņem pie šīs sarunas. Ja jūs gribat noskatīties iepriekšējās sarunas, tad droši var paskatīties manā laika joslā un apstīties arī citas sarunas. Lūk, un ja gadījumā vajadzēs kaut kādas lietas, kuras jutīšu tīri tehniskas lietas paskaidrot, jo kāds varbūt par Līlu dzird pirmo reizi, tad es atļaušos kaut kādas lietas paskaidrot. Vienkārši, lai ir skaidrs, kā mēs te veidosim to sarunu. Nu labi, tad padalies, kāds bija tas varbūt sākums, kā tu iegāji spēlē, kāda bija tā gaita. Nu, pamēģinām pašķetināt vaļā. Es uz spēli devos ar savu nodomu, ko tu liki sagatavot pirms tam. Bija vairāk varianti. Un tad, kad es sāku spēlēt spēli, man jau vienu mirkli radās tāds mazliet izmisums. Es 2 stundas nevarēju tikt iekšā spēlē. Visi citi jau spēlē, es sēžu šmuku maliņā un domāju, kā lai es tieku viņā iekšā, kā lai es uzmetu to sešinieku. Nu, lūk, un jā, bija tāds vienbrīd jau tāds, tiešām, kurš ir tas jautājums, kas man būtu jāzina? Kas ir tas? Bet, jā, tad, kad es tiku spēlē iekšā, tad jau es biju ļoti priecīga un es ļoti mērķiecīgi, ja tu atceries, aizgāju līdz galam. Nevienu reizīti ne pa labi, ne pa kreisi mērķiecīgi uz mērķi. Es varbūt mazliet. Tās nav ilgākās stundas, kur cilvēks netiek spēlēt. Tas nav mans piemērs, tas ir viens no maniem skolotāju piemēriem, bet ir cilvēks, kas 8 stundas netiek iekšā spēlē. Jo vienkārši tu esi tik ļoti, ļoti prātā, un tā sirsniņa ir tik ļoti cietam cilvēkam, ka viņš netiek. Jā? Es esmu vēl dzirdējusi, jā, ka cilvēki netiek. Paldies Dievam, manās spēlēs visi ir tikuši iekšā, bet redz, tur arī ir tas stāsts, kamēr tev tā gatavība nobriest, un tava spēle ir, interesanti bija arī skatīties to tavu spēli, jo tev bija ilgāks laiks priekš ieiešanas, bet tad tev bija tik liela tāda skaidrība, un tu ļoti ātri saprati, kas ir kas un kā te viss ir uzkārtots, vai ne? Un pēc kādiem spēles noteikumiem te tagad būs jāspēlē. Labi, turpin, mīļā. Nu, jā, un tad, kad es tiku spēlēs, man tā sajūta bija, yes, beidzot ir. Man arī patika tā, kā tu stāstīji, visu soli pa solim, kur es gāju. Un tā iešana, tas atmaksājās tās 2 stundas, kas ir pēc tam, jo sapratu, kas notiek, tā kā tu teici. Spēlējot spēli kaut kādā mirklī, es arī, teiksim tā, uzkāros, es nesapratu. Es aizgāju spēlēt līdz tam mirklim, kur es esmu šobrīd dzīvē, un es nesapratu, kas man jādara tālāk. Es saprotu, ka es esmu sasniegusi to, ko es vēlos, un ko man tagad ar to visu darīt. Un tas man bija tie 2 gājieni, man bija tāds, ka es tiešām nesapratu, ko tālāk. Bet tev uzdot jautājumus, tev pastāstot, kuras esmu nonākusi uz kādu lauciņu, arī atšķetinājās, un tad viegli tik līdz spēles beigām. Pārliecinoši. Jā, te var spēlē arī redzēt tos mirkļus. Mēs varam tikt vispār dzīvē tik tālu, cik mums pieredze atļauj. Un tik, cik mēs esam kaut kad pagātnē piedzīvojuši, bet redz, lai mēs tiktu kaut kādās jaunās lietās, jaunās idejās, jaunās sapratnēs, jaunās apzināšanās lietās, mums vajag drusciņi atbrīvot to prātu. Un Līla ļauj atbrīvot prātu.
Ja, ka mēs neesam pieķērušies tam prātam. Un tad, kad notiek, vai nu es jautājumu uzdodu, vai nu es nolasu kaut ko no skolotāja teksta, vai ne, vai jūs apzināties, ko priekš jums katra kā spēlētāja nozīmē tas lauciņš, tad notiek tas atvēršanās mirklis. Lūk, kādas ir varbūt atklāsmes vai atziņas, ejot pa līlu, izspēlējot līlu? Atklāsmes bija tas lielākās, kad es iegāju ar jautājumu par bailēm. Par to, kas ir manas bailes, ar kurām man ir jāstrādā, lai es tiktu uz priekšu. Un tā atklāsme visā tajā procesā bija tāda, ka nav jau svarīgi, kā to bailu nosaukt, nodefinēt, vai tā ir bailes no tumsas vai no runāšanas vai vēl kā cita, kad tās bailes ir jāatstrādā, jāignorē katram savu metodi, bet es to daru tagad šobrīd caur zīmēšanu, bet viņas ir jāatlaiž. Nav jākoncentrējās uz bailēm, jāiet un jādara. Un tā bija tā man lielākā atziņa. Protams, to mēs visu saprotam ikdienā prātā, ka bailes nekur mūs neveda, bet spēles laikā tā līdz dziļumam tas aizgāja tā, ka nav jau varianti. Tu vari baidīties, bet tas nekur tev nevedīs. Tā ir tā man lielākā atziņa, ka varbūt tas izklausās tā, ka nekas tāds, bet spēles laikā tas aiziet dziļi. Tāds, ka tu saproti, ka tu izproti, ka tu pieņem bailes, ka tas ir kā dzīves elements. Un arī tavs stāsts par, ko tu nepastāstīji, tas instruktori slēpošanas. Un es biju slēpojusi kalnos un par manām bailēm, pēdējām bailēm. Un es pagājušajā nedēļā biju Lielajos kalnos, ne pirmo reizi, bet man visu laiku triggerēja kaut kāds augstums, ātrums, visa man slēpo ātri, es tur no aizmugures lieciet apmēram man mieru, es vienu pat baudīšu skatu lēnām. Nu, lūk, un tās bailes šoreiz uz kalnus atlaid, un pirmo reizi, un tā, kad varbūt tas nav ātrums, bet kad es pats aplikācijā, ka es redzu, ka 36 km/h bijuši, man tāds, wow, kad tas atlaidus, es atbrīvojos, un tu ej un vienkārši dari un baudi. Tu saproti, kā strādā ne tikai, kā tās slēpes strādā, un tā par jebko var pateikt. Kad ir, kad atbrīvojies, atlaid to. Jā, fantastiski. Paldies, ka tu padalījies. Jā, un piekritīsi, ka tas ir vienalga, vai tu rādījās 36 km/h vai kādam 20 vai kādam 70. Stāsts ir par tevi, mīļo foršo, vai ne? Jo tas ir tavs sasniegums. Tavs sasniegums, kā tu pārvarēji tās bailes, jā, un varbūt nākamā reizē nebūs 36 km, bet būs 52, vai ne? Un kad tu veries arvien vairāk un vairāk vaļā. Jā, nu līla ir tas fenomens, viņa ir transformējoša, jā, tas ir, protams, ka garīgs instruments, tas ir psiholoģisks instruments, bet tās pārmaiņas notiek visos 7 līmeņos ar visiem mūsu ķermeņiem, fiziskais, emocionālais, mentālais, garīgais. Tāpēc arī notiek tās pārmaiņas, jā, un cilvēks, protams, kāds var izraudāt to laukā, tāpat ir emocijas daudz, kas paliek spēlē, jā, ko mēs neiznesam ārā, bet tāpēc arī notiek šīs te transformējošais process, un tev liekas, wow, vakar es kaut ko nevarēju, vai nepratu, vai nezināju, un šodien man sanāk, vai ne, un liekas, jā, vieglā veidā instruments, vai ne, izspēlēt spēli, bet tās pārmaiņas ir, jā, ļoti, ļoti, ļoti tādas dziļas. Jā, skaisti. Ko tu vēl gribi pastāstīt? Varbūt bija kaut kāds, nezinu, lauciņš, kas tevi, nezinu, uzrunāja vai pārsteidza, kaut kas tāds. Lielākais
pārsteigums un spēles laikā bija tas, kā es pēdējo gājienu izgāju, kad es tiešām uzmetu to ciparu, ko man vajadzēja. Man bija tāds, wow, tiešām tas ir iespējams, jo sākumā 2 stundas nevarēju uzmest vajadzīgo ciparu. Tas man bija tāds wow moments un tiešām tāds wow, kad es esmu sapratusi spēles jēgu, savu uzdevumu, kas man šobrīd ir jāizdara attiecībā uz bailēm. Tas man bija tāds ļoti liels wow moments, kad prieks līdz kurai tur čakai. Bet tāds tie 2 lauciņi, kuros tas bija laikam, es neatceros. 7., 8. līmenis, tas, kā sauc pareizi, nepateikšu. Tā, kad tiešām, ko tālāk darīt, kas man ir jādara. Tā, kad tas bija kaut tas bloks, kad, tad, kad es sapratu caur tavu palīdzību, tad arī viss aizgāja. Tie 2 gājieni bija tādi ļoti, ļoti, ļoti. Kad tu sācis, es sapratu, ka tu dzīvē drīksti visu. Un kā tas ir, ko tu tagad darīsi ar to visu? Ka tu drīksti, tu vari darīt. Tad kā? Kas notiks tagad tālāk? Jā, zini, un tad ir tas slavenais teiciens, šādi arī varēja, drīkstēja šādi, tiešām. Vai ne? Jā, tā maģija, tu pieminēji, es, protams, neatceros, jums jāsaprot, kā caur mani tas process iznāk, es viņu palaižu un viņš paliek tajā dienā uz konkrētā laukuma ar konkrētiem spēlētājiem. Es, protams, piefiksēju, ar ko jūs ieiet spēlē un piefiksēju, ar ko jūs izaiet spēlē. Tīri tā, lai manam prātam būtu statistika un es redzētu, ar kādi ir tie pieprasījumi. Bet es neatceros spēles, ja tur nav kaut kas tāds ļoti, ļoti kardināli spilgts noticis un ko es palūdzu atļauju padalīties, lai es varētu ar kādu citu padalīties. Tā es neatceros spēles, bet ja es atminos pareizi, tad tev bija jāuzmet, lai pabeigtu spēli, jo spēli mēs sākam 68. lauciņā, un viņi arī pabeidzam 68. lauciņā, kas ir kosmiskā apziņa. Un kamēr mēs, kā Inga jau teica, nenonākam līdz tai skaidrībai, mums katram personīgi, un katram būs savs pieprasījums, un katram būs savs stāsts, un katram būs savs raksts pa lielas lauciņiem, pa visiem, jo lauciņi 72 lauciņi ir 8 līmeņi spēlē, tā kā iespējas ir, kur izpausties. Tad, kamēr mēs nesaprotam, vai kamēr mums nav tas, kā es saku, saslēgums, tikmēr mēs nevaram spēli pabeigt. Un Līla ir mīļa un maiga un ar brīnišķīgu enerģiju. Inga neļaus man samalot. Un viņa, protams, katru iznes uz rociņām cauri šim te procesam. Un, ja es nemaldos, tad tev tiešām bija jāuzmet tas viennieks, pirms tās kosmiskās apziņas, lai tu varētu pabeigt spēli. Un tad, kad ir tā sapratne, tad ir tas viennieks. Un tu stāvi un liekas, tiešām, tad taču ir kaut kāda maģija. Kā tas ir iespējams? Tas ir iespējams tāpēc, ka jūs esat saskaņā ar savu augstāko es un jūs caur roku, man gan šodien ir mazais kauliņš te pie rokas, jūs ar savu roku, ar savu enerģētiku metat to kauliņu, un jūs nevarat savādāk izmest, vai ne? Lūk, jo katrs jau mēs ejam to savu ceļu, kā es saku, mans mīļākais teiciens, vai ne, lai katrs ietu to savu ceļu. Jā, tā kā spēle lika aizdomāties par savu ceļu, par dzīves ceļu, par pievērtīgi. Man patika. Tiešām tā, ka... Jā. Klausies, bez bailēm, varbūt vēl kaut ko es redzējis, kas ir noticis, bailes es saprotu, mēs tā tikai par bailēm, es tā baigi, bet varbūt, ka ir vēl kaut kādas pārmaiņas notikušas dzīvē, kas ir bijis pēc Līlas. Man grūti pateikt, vai tas ir saistīts ar Līlu, bet ir notikušas ļoti lielas fenomenālas pārmaiņas, bet mēs nevienai metodē nevaram pierakstīt. Vai tas tā ir neirografika, vai tā ir Līla, vai tas ir hipnoze, vienalga, kādām tehnikām mēs strādājam. Pateikt, tas jau nav tā tik vienkārši sagadīšanās, bet es spēlēju gada sākumā, janvārs, laikam tas bija. Un kopš tā laika visām tām metodēm, ko strādāju, ir ļoti liels izrāviens noticis visā manā dzīvē, visos manos notikumos.
kā es saku, ja kādreiz, tā kā saka, ka sniega bumba pamazām veļās, un viņa arvien lielāk kļūst notikumi, tad šobrīd es jau saku, tā vairs nav sniega bumba. Tā ir lavīna. Vienkārši tā ir lavīna ar notikumiem, ar sajūtām, ar visu apkārt, jo viens ar tām bailēm tas būtu pat mazākais. Līdz ko es kaut ko vēlos, tas notiek. Mēs pieņemsim ar vīru izdomāju, ka mēs vēlamies jaunu dzīvokli, kad mums vairs neapmierina šis, kur mēs šobrīd esam. Šobrīd es sēžu fonā tā, ka man te ir viena kaste, otrā istabā ir otras kaste, jo es dienas laikā, mēs svētdienu vakarā sapratām, ka mēs gribam mainīt dzīvokli. Pirmdien no rīta es jau viņu atradu. Man mākleri teica, ka tādu dzīvokli atrast ir nereāli. Principā, ja kaut kā citu, viņai nav piedāvājums. Un tur bija pilnīgi viss, ko es vēlos, kad es vēlos ar balkonu, centrs, 2 vānas istabas, viss ir tieši tā, kā es vēlos. Un tas notika pāris stundu laikā. Vienkārši visi notikumi notiek. Tu vēlies maksimāli ātri tiek. Tik spēju darīt visu, jo man jau šobrīd liekas, ka man vairs nav 24 stundas, man vajag vēl, lai es visu paspētu realizēt. Un tā, kad ir ar jaudu, viss notiek ļoti liela jauda dzīvē. Tā kā, jā, atlaidu baidi, loks bremzi, ko baidīties. Un viss notiek. Jā. Atlaidu tas, kas man bija svarīgi tajā mirklī. Tāpēc man arī nelaidu te spēlē iekšā. Kad es bailes man, kad ir bremzi. Un tagad, kad es no viņiem atbrīvojos, tieku vaļā jebkurā sfērā savā dzīves, kur ir vienkārši, ja arī ir viņas, tad es viņus izzīmē, vai šobrīd savu neirografikas metodu, es viņus vienkārši atlaižu. Kā spēle man teica, nav svarīgi, kāds tev ir bailes, galvenais ir iet ceļu savu un vienkārši viss notiek. Pēc straujiem soļiem, viss mainās. Un tas ir svarīgi. Jā. Ļoti skaisti, ļoti skaisti. Arī paldies par šo, ka tu padalies. Jā, tās pārmaiņas notiek. Protams, ka tiem cilvēkiem tādiem kā mēs, kas jā, gan neirografika, gan tur līla, gan vēl dažādi instrumenti, mums ir grūti nokonstatēt, ka tieši šis ir tas, bet es domāju, ka tas kopums ir radījis to rezultātu, jā, un katra no tām metodēm ir iedevusi savu artavu. Redz, līlā arī, kā es saku, līlā, redz, viņa atpakojās un iedod to savu lielāko krāšņumu kaut kādā pusgada laikā, un kādam ir gads paiet, jā, kamēr viss atpakojās, kamēr tev ir lielāka sapratne, bet tu stāsti par enerģiju, kas ir lielāka nekā sniega bumbu, kas veļās no kalna. Es saku, tad, kad mēs nokļūstam tuvāk sev, un tad, kad mēs esam savā patiesībā, jā, tad mums lietas sāk notikt. Jo mēs nevaram savādāk. Mēs vairs nevaram savādāk. Un tad notiek dažādas arī materiālās lietas un ne tikai mūsu dzīvē. Nu, skaisti. Klausies, tas, ko es tev gribu pajautāt, kam tu ieteiktu spēlēt līlu? Es atvainojos, noraustījies internets, un es nedzirdēju jautājumu. Es dzirdēju tikai vārdu līla. Jā, man zvans vienkārši ienāca. Kam tu ieteiktu spēlēt līlu? Man var jebkurš, kurš vēlās meklēt, atrast atbildes uz kādu savu svarīgu jautājumu. Tiešām jebkurš. Tā, ka es pat nevaru iedomāties, kuram tas varētu nebūt vajadzīgs. Jo katrs mēs esam savā dzīves tajā posmā, un katram ir savi jautājumi. Vienam man tās bija bailes, citam tās ir attiecības, vēl kādam tas ir bizness. Tā kā jebkuram, visiem. Es teiktu visiem. Zin kā, man jau arī liekas, ka visiem. Man jau arī liekas, ka visiem, jā, jo redz, tas unikālais ir tas, ka līla ir ļoti, ļoti senas zināšanas. Kādā avotā tas atskan kā 2000 gadu vecs zināšanas, kādā 4000 gadu vecs zināšanas, un no tā mēs arī visi sastāvam, no visiem šiem apziņas stāvokļiem un emocijām. Un kamēr mēs neesam atraduši to savu patiesību, kas priekš mums ir,
Nevis iemācīts, nevis mammas iet, meitas iet mammas ceļus vai kaut kur aizlienēts vai kaut kādās sistēmās apņemts, apgrāvstīts. Nē, tu patiesībā, ko tu gribi, kā tu gribi, kas priekš tevis ir viena, otra vai piektā lieta. Tas ir tas vajadzīgais. Un tad, kad cilvēki atrod tās atbildes, nu tad savādāk nevar, jā. Tad gribās to patiesību priekš sevis izdzīvot, vai ne? Nu, kaut kā tā. Tā kā, ja nu kādam ir kāds jautājums, tad droši var uzjautāt tagad, bet es domāju, ka mēs esam skaisti ieskicējušas to sajūtu par Līlu, un paldies, ka tu padalījies arī ar saviem piemēriem, kā tu esi izgājis Līlu un kā tas ir ietekmējis tevi. Tā kā ir kaut kas vēl nobeigumā, ko tu gribi pateikt? Ar tiešām lielo paldies to, ko tu dari. Paldies dzīvei un situācijām, savēta, ka es tev satiku, jo es tiešām tā, kā es sarunas sākumā teicu, es zināju par šo spēli, man bija ļoti liela interese par viņu, bet nesalikās kopā, un laikam tev jāatrod savus cilvēkus, un ar kur viņu izspēlēt, un es uzskatu, ka es atradīju to cilvēku tevi. Un tā, ka tiešām ļoti dziļi. Jo pēc tam, ejot mājās vēl pēc spēles, domāju, un teicu paldies visumam un situācijām, kas tiešām es spēlēju ar tevīm šo spēli, jo tas bija tāds dziļs process. Paldies tev, mīļā. Paldies tev, mīļā. Nu, tu sāki skaisti nobeidz. Jā, es domāju, ka mēs ieskicējām. Protams, ka tiem, kam radās interese, droši var skatīties manā profilā. Tur ir ļoti daudz informācijas, es daudz stāstu, ir sarunas, pieredzes sarunas, ir kas var spēlēt Līlu, kādi ir bijuši pieprasījumi, arī to es esmu apkopojis ar kādiem pieprasījumiem, piemēram, cilvēkus Līla ir ielaidusi, nevis ar ko viņi ir gribējuši atnākt, jo tā ir atšķirība, bet ar ko Līla ir ielaidusi, jā, jo viens ir tas, ka mēs, piemēram, caur prātu esam izdomājuši kaut kādu lietu, bet Līla saka, nē, šobrīd tavā dvēseles ceļā ir aktuāli šis, un kamēr tu ar to netiec galā, tu nemaz pie tā nākamā dzīves jautājuma netiec. Lūk, tā kā droši var paskatīties. Ja nu kāds tagad uz pavasara pusi grib arī izspēlēt Līlu, tad droši var rakstīt. Šīs svētdienas grupa gan ir pilna 23. martā, bet es ielikšu informāciju 6. aprīlis būs vēl viena spēle. Un tad droši, ja jūs tas uzrunāja un liekas, ka ir vajadzīgas atbildes pašam priekš sevis, lai ietu savu patieso ceļu, tad ļoti labprāt gaidīšu. Un pie Ingas droši pieskaties uz neirografiku. Esmu zīmējis brīnišķīgas nodarbības. Tā kā lai visiem skaista diena un ejiet savu ceļu. Tas ir pats galvenais. Paldies, mīļā, tev par šo sarunu. Okay.